Ko esam nonākuši noslēdzošajā šodienas augkopības sadaļā, un šodien tā ir veltīta tieši tauriņziežu audzēšanai. Tauriņziežu audzēšana ir perspektīva gan agronomisko, gan ekonomisko faktoru dēļ. Ja aplūkojam tauriņziežu sējplatības Latvijā pēdējo 5 gadu laikā, tad redzam, ka no 2020. gada līdz 2024. gadam šīs sējplatības ir pieaugušas teju uz pusi. Ja 20. gadā kopējās platības bija tuvu 40,000 hektāru, tad pērn tā sasniedz jau 75,000 hektāru. Un īpaši popularitāti šeit ir ieguvuši zirņi, jo pērn to sējplatība sasniedza gandrīz 40,000 hektārus jau. Tas noteikti savā ziņā ir saistīts gan ar zirņu rūpnīcas, zirņu proteīnu rūpnīcas būvniecību Jelgavā, gan arī savā ziņā noteikti to, ko ieskicēja kolēģi iepriekš par to, ka rapšu platības krītās un mums fiziski ir nepieciešama kultūra, ar ko to aizvietot. Bet, protams, jebkura kultūra, sākotnēji pirms mēs tā sākam audzēt, sākas ar ekonomiku. Un šeit es tiešām uzliku savā ziņā elementāru uz A4 lapas, cik izmaksā tīri no agronomiskā, no augkopības viedokļa izaudzēt gan pupas, gan zirņus. Šeit nav ierēķinātas darba spēka izmaksas, tehnikas nolietojums, jo tas fiziski saimniecībā katrā atšķirās. Auga aizsardzība ir tuvu līdzīga gan zirņiem, gan pupām, bet tas ir dēļ tā, ka es tiešām ieliku šeit tādu salīdzinoši intensīvu tehnoloģiju, kur ir ietverta gan pilna fungicīda apstrāde, gan arī insekticīdi, kas pierādījās arī pērn, ka zirņos, arī zirņos mums šis insekticīds ir jālieto. Aprēķinot tā, cik pašizmaksā augkopībā tīri izmaksā pupām, tad tā pie pērnā gada cenas, kur tā bija 230 eiro tonnā, tas sanāk 2,3 tonnas uz hektāra, savukārt zirņiem pie cenas 240 eiro par tonu, tie sanāca 2,2 tonnas. Kā jau teicu, perspektīva kultūras zirņi, tomēr, lai strādātu šī ekonomika, ir jāpiestrādā arī mazliet agronomiski. Man radās interese palūkoties pasaules mērogā, kur tad mēs esam zirņu audzēšanā. Kā jau minēju, mūsu sējplatības ir ap šiem 40,000 hektāru. Tad palūkojos mazliet plašāk, aiz okeāna otrā pusē Kanādā šī sējplatība sasniedz 1,3 miljoni hektāri. Man personīgi radās interese palūkoties, kāda tad ir šī audzēšanas tehnoloģija Kanādā un cik krasi tā atšķirās no tās tehnoloģijas, kādu mēs pielietojam šeit Latvijā. Un turpinājumā iezīmēšu dažas no tādām būtiskākajām atšķirībām, kādas Kanādā pielieto un pie kādām ļoti iespējams tuvākajā nākotnē nonāksim arī mēs. Pirmā no atšķirībām - Kanādā zirņu sējumus apstrādā ar inokulantiem. Inokulanti ir dzīves baktērijas, rizobium baktērijas, kuru galvenais princips ir veidot labas attiecības ar zirņu saknēm, tādējādi veicinot šo gumiņu veidošanos. Vēl viena pozitīvā ietekme tiem ir, tie veicina sakņu sistēmas attīstību, attiecīgi gan labāka ūdens, gan barības vielu uzņemšana, kā arī veidojas savā veidā tādu tā kā aizsargu slānīti ap šīm saknēm, aizsargājot gan šīs baktērijas, ko mēs esam iedevuši ar šo inokulantu, gan arī dabiskās. Jo, kā zināms, arī dabiski šiem zirņiem veidojās šīs baktērijas un veidojas arī gumi. Ja nelietojot šos inokulantus, gumiņi veidojās, tomēr to skaits būs noteikti mazliet mazāks. Un otrs interesanta lieta, ko es atklāju tieši arī pētot šo literatūru par gumiņiem, ka ne visi tas, ka uz saknes ir gumiņu baktērija, nenozīmē, ka tā aktīvi pilda savu funkciju un saista šo slāpekli. Un to var gluži vienkārši pārbaudīt, uzmanīgi izraukot ārā šo augu ar visiem gumiņiem, šo gumiņu pārgriežot uz pusi, palūkojoties uz tā krāsu. Šai krāsai ir jābūt sārti rozā. Ja tā ir kādā citā krāsā, kā piemēram balta, brūna vai zaļa, attiecīgi šis gumiņš nesaista aktīvi slāpekli un savu funkciju nepilda. Turpinājumā vizuāls piemērs, kā tieši šo inokulantu lietošana veicina sakņu sistēmas attīstību. Vēl viens piemērs patiesībā, kur ir abos no variantiem ir lietots šis inokulants.
Un šī bilde vairāk ir tā kā izaicinājums mums pašiem no BASF, jo ļoti daudz gadus atpakaļ, es vēl nestrādāju BASF, bet tikko kā parādījās šie inokulanti tirgu, arī BASF veica 1 gada izmēģinājumu tieši arī zirņos lietojot šo inokulantu, un tajā brīdī šī papildus raža netika iegūta būtiski. Attiecīgi tajā brīdī arī šīs zirņu audzēšanas platības bija salīdzinoši mazas, un to ideja par tādu inokulantu lietošanu tika būtībā atmesta. Savukārt šeit var redzēt, ka ir šīs atšķirības starp šiem veidiem inokulantu. Jo ir dažādi veidi, ir tādi, ar kuriem apstrādā pat taisno uzreiz sēklu, ir tādi, ko izkaisa pa visu lauku īsi pirms sējas. Un šī ir vairāk tāds izaicinājums mums pašiem. Šajā gadā arī mēs to pētīsim Latvijas apstākļos, vai tam ir ietekme, vai nav ietekme, vai to ir vērts turpināt. Otra no būtiskākajām atšķirībām, pie kuras lielā mērā, es ticu, ja mēs turpināsim audzēt zirņus un audzēsim to platību, mēs noteikti arī nonāksim, un tā ir zirņu kodināšana. Galvenais iemesls, protams, ir, lai aizsargātu zirņu dīkstas pret sākotnējām dīkstu slimībām. Otrs, tas tāpat veicina labāku sakņu sistēmas attīstību, nodrošina vienmērīgāku laukdīdzību, kas rezultēs arī ar labāku ražu. Man kā agronomam parādies arī interese aplūkot, uz kādām tad slimībām galvenokārt Kanādā tendējās, kādēļ viņi kodina šīs sēklas. Un, ja aplūkojam šīs slimības, tad, piemēram, gan dīkstu puvē, gan zirņu gaišplankuma iedegai, fuzariālajai sakņu puvē un pelēkās puves, šie patogēni ir sastopami arī pie mums Latvijā. Tieši tādēļ es nevis ticu, bet es apsveru tiešām domu, ja mēs turpināsim audzēsim šīs platības, tad lielā mērā visticamāk arī mēs nonāksim pie tā, ka zirņi būs jākodina. Tālāk ir viens izmēģinājums arī, kas nāk no Kanādas, kurā tika aplūkot šī zirņu dīkšanas efektivitāte pelēkās puves spiedienā. Respektīvi, var redzēt, ka gar neapstrādāto un apstrādāto variantu šī starpība bija teju 20% šī dīktspēja. Trešā no būtiskākajām atšķirībām, kas, es teiktu, varbūt nav tik būtiska atšķirība, jo arī mēs pēdējos gados jau sākam skatīties un sākam vērtēt, vai ir zirņos nepieciešams lietot fungicīdu vai nav, tad Kanādā tur nav tādu variantu, lietosim vai nelietosim. Viņiem standartā ir ieplānots jau 2 fungicīdu apstrādes, pirmo fungicīdu lietojot ziedēšanas sākumā, tēmējot tieši uz šo zirņu gaišplankuma iedegas ierobežošanu, un otrais fungicīds iet jau uz ziedēšanas beigām, tieši lai ierobežotu balto puvi. Un, tie, kas ir audzējuši rapsi un vēl audzē rapsi, un ja tad rapsi aizvietot ar zirņiem savā auga maiņā, tad baltā puve nekur arī nepazudīs zirņos. Vizuāls piemērs, kā atšķirās apstrādātais ar neapstrādātu, fungicīdu apstrādāts variants ar neapstrādāto variantu. Šis fungicīds doks ir, protams, pie mums tāds nav reģistrēts, tas ir Kanādas fungicīds, kur darbīgās vielas ir fluksapiraksāts 250 grami litrā un piraklostrobīns. Ja mazliet salīdzinām un samainām attiecības, ļoti līdzīgs produkts, kā mums ir prieksors. Es, protams, nerekomendēju lietot prieksoru zirņos, tīri tā vizuāli salīdzināt kā piemēru. Un tad attiecīgi izmēģinājumu datos ražas pienesums tie no zirņu apstrādes fungicīdu, un šeit nav pat salīdzināts ar kontroli, tas ir salīdzināts mazliet citu risinājumu. Tad šis ražas pienesums tieši no šī doks lietojuma bija ap 200 kilogramiem klāt papildus ražas no hektāra, kas noteikti atsedza arī paša fungicīda izmaksas. Un mazliet nometot rozā brilles, arī Kanādā nav viss tik skaists un rožains, kā varētu likties. Arī Kanādā lielākais izaicinājums tieši zirņu audzēšanā ir to ražas novākšana dēļ vēldres. Tam, ka mēs uzgāju, arī meklējot literatūru par šo vēldri, kā to ierobežot, uzgāju vienu interesantu pētījumu, kas arī ir veikts Kanādā, kur viņi ir uztaisījuši izmēģinājumu sējot zirņus pa taisno rugainai kviešu ar striptilu tehnoloģiju, striptilu sēmašīnām, attiecīgi 20 cm un 30 cm augstos rugājos, izmantojot šos rugājus kā sava veida balstu. Tas, pie kāda secinājuma šeit nonāca šajā izmēģinājumā,
ka pirmkārt, sējot rugājos mazliet, šis zirņu augums pats par sevi bija augstāks, jo viņiem bija konkurence, viņi tiecās vairāk uz augšu. Bet, ja salīdzina ar to vietu, kur šie rugāji nebija, tad šo potenciālo veldes risku viņi samazināja par 25%. Un otrs tīri, skatoties no praktiskā viedokļa, pat ja šajos rugājos šie zirņi savelsies, praktiski būtu daudz vieglāk jāvar viņus pacelt ar to pašu kombainu. Nenokarot galvu, jā, Kanāda uz doto brīdi ir mazliet priekšā mums zirņu audzēšanas tehnoloģijā, bet es ticu, ka arī mēs to varam un iespējams pat labāk nekā Kanādā. Un atgriežoties tad pie mums Latvijā, mums pirmā izvēle, kas sākās pēc zirņu vai pupu iesēšanas, tā ir, protams, herbicīda izvēle. No BASF puses mums ir 3 varianti, kādā mēs rekomendējam lietot korumu. Pirmais no variantiem, ja mums ir optimāls mitrums, vienmērīga laukdīdzība nezālēm, un šis arī lauks ir vienādas konsistences, tad ir iespējams veikt tā vienreizēju koruma apstrādi ar pilnodevu. Tomēr, kā tas ir tuvāk realitātei, parasti pavasarī sausāki, lauki nevienmērīgi, vienā galā ir māls, vienā galā ir smiltis. Šādā variantā labāku rezultātu rāda dalītā koruma apstrāde. Un trešais no variantiem, kuru mēs rekomendējam, ja ir palielināts mauras kareņu skaits, sējumā, violītas, veronikas, tad šādā tehnoloģijā mūsu rekomendācija būtu veikt uzreiz pēc sējas apstrādi ar stompu 2 litrus hektāru, un pēc tam veikt vēl vienu apstrādi jau pa sadīgušām nezālēm ar korumu. Atskatoties no pagājušā gada pieredzes, kā gada nezāle viennozīmīgi gan zirņos, gan pupās, es izceltu dārza vējgriķi, un ja aplūkojam, kāda bija labākā tehnoloģija tieši vējgriķi ierobežošanai, tad arī vējgriķi ierobežošanai vislabāko rezultātu mēs ieguvām tur, kur pamatā uzreiz pēc sējas bija lietot stompu, un pēc tam veiktu vēl vienu apstrādi ar korumu. Turpinot ar slimību ierobežošanu un ar jau izmēģinājumu rezultātiem, kādus mēs esam ieguvuši Latvijā, tad, ja atminamies, ka Kanādā šī zirņu papildus iegūtā raža bija 200 kg hektāri, tad vidējo 2 gadu dati zirņos lietojot kā fungicīdu Pictor Active, mums rāda, ka ir iespējams šo ražu, papildus iegūt ražu līdz pat 0,6 tonnām uz hektāru. Mazliet atšķirās rezultāti devas izvēlē, un, protams, arī mums vienmēr, nevienmēr, bet patiesībā ir bijuši šie jautājumi, kā labāk lietot. Lietot dalīto fungicīdu apstrādi vai iet uzreiz ar vienu pilno devu. Man favorīts ir bijis tieši šī dalītā fungicīda apstrāde, jo fiziski parasti arī tajās pašās lauku pupās insekticīdu lietojot, mums tāpat ir jābrauc 2 reizes. Tomēr tīri skatoties no zinātniskā viedokļa, labāku rezultātu zirņos ir parādījis tieši vienreizēja Pictor Active lietošana ar pilno devu ziedēšanas sākumā. Aplūkojot izmēģinājumu lauku pupās, arī lauku pupās šī fungicīda lietošana deva 0,6 tonnas režu pienesumu, un tieši tādu pašu tendenci kā zirņos, arī lauku pupās labāko rezultātu uzrādīja tieši vienreizēja Pictor Active apstrāde. Noslēgumā taurindzēžu audzēšanas tehnoloģija, ko piedāvā BASF, bet šeit es teiktu arī, protams, šī tehnoloģija ir pieejama gan mājaslapā, gan mūsu aplikācijā. Tomēr visdrošākais veids, laikam arī sezonas laikā, uz ko es aicinātu, ja ir kādas neskaidrības vai jautājumi, droši telefonā zvanīt tuvākajam BASF agronomam, tad jau kopā meklēsim risinājumu, kā nonākt līdz veiksmīgai ražai. Paldies par uzmanību!